labvakar vai labdien, nevar saprast, jo ārā jau tagad rēsla jau, un paldies, ka jūs esat atnākuši šodien tādā, ļoti siltā, bet, ne īpaši varbūt, smukā dienā, jā. Bet diena ir skaista, jo mums te priekšā sēž tādi jauki kungi. Jā, kā bildes. Tā, man jau te 2 cilvēki teica, ka mums esot augšā te tā kā vāgūzī. Kaut gan es tajā laikam biju maziņa. Es nezinu, kad tas vāgūzis bija kaut kādos 60. gados noteikti. Jā, vai ne? Tad es vēl tikai tādi, tikko sāku staigāt un tā. Un šodien ir atkal vāgūzim turpinājums reiz Liepājā. Un mēs veram šo grāmatu vaļā, un mums ir šodien reiz Liepājā grāmatas atvēršanas svētki. Un pie mums ciemos ir draiskuļi. Jā, te tikko bija. Pilnīgi pierādījumi. Brēmēsa kungs, grāmatas autors, izdevējs Juris Visockis, arī noteikti līdzvaininieki Ēriks Hānbergs un Uldis Brīdis. Jā, tā, tad sāksim noteikti ar to, kas ir tāpis tai sākumā, vai ne? Jo Juris grib vēl arī pateikt dažas vārdus, jo viņš ir mūsu šīs mājas īpašnieks. Tas ir par daudz. Bet labi, tad paldies, ka esam Liepājā un grāmatas nosaukums ir reiz Liepājā. Bet es domāju, ka Liepājā vajag piemērot to, ko Cepels teica. Liepājā bija, ir un būs. Jā. Tā kā noteikti šodien atcerēsimies tas, kas reiz bija, bet noteikti Liepājā ir un būs. Un jā, tiešām Vāgūzim ir turpinājums par radošo un kā tas viss tappa. Un vienmēr man pagaidzi Erikam būs jautājums, vai Ūmolības klubs jau dibinājās pirms vai pēc Vāgūžas. Šo braucot padomāju, jo vienā ziņā viss tas tā kā ietver tā ideja un tas izpildījums līdz šim ļoti sasaucies ar to Ūmolību klubu, kas ir Rīgā, bet liekas, ka Vāgūs bija pirms tā Ūmolību klubu. Tas būs interesanti dzirdēt, jo pareizi, ka Uldis Briedis atzīmēja, ka 10 gadi jau pagājuši no pirmās grāmatas gandrīz. Uldis Briedis man blakus sēdēja un tik daudz stāstīja, ka likās, kāpēc viņam nedotos Pāla rokā un tikai tas fotogrāfs. Tā kā ir vēl rezerves, ir mums vēl rezerves. Ko mēs veicien no Rīgas, un tad jau labi sākt ar dāvanām, kur citur nemaz dabūt nevar, un kuras nevar pat apmainīt, un nevar pretapbalvot. Un tad pirmā dāvana ir Anģelam, autoram, un dāvana ir tāda, ko vēl neviens cits nav redzējis, un tas ir Latvijas basketbolam 90 gadu. Jumā izdevusi, un būs pieeja tikai 14. datumā. Tā kā tur zem Stilvena, tur Liepājnieki arī, kā tu zini, daudz ir. Grāmata ir ļoti labi izdevusies, mums ir pašiem prieks. Un vienmēr prieks, ka uzdāvināt mazliet agrāk. Paldies! Un vēl neiet prom. Ir otra dāvana tev. Tev ir otra dāvana un atkal jāpiemina ar visu nosaukumu. Tad šogad arī iznāca, jau 3. gadu pēc kārtas Jumovā iznāk Latvijas leģendas. Tā ir grāmatiņa, ko mēs veidojam savulaik kopā ar LNT Patriotisko nedēļu. Tur īpašnieki mainījušies, mazliet akcenti mainījušies, bet mēs ceram, ka tas turpināsies. Un vienmēr Anģels ir ar saviem Liepājas leģendām. Mūsu aplājumā mēs esam priecīgi un liekas, ka visās leģendu grāmatās arī to tā turpināt tālāk. Paldies! Paldies! Jā, un tad man tad arī ir divas dāvanas. Jā, vēl Anģeli Tā es to saisties, vairāk nav. Jā, tev vajag. Un tad ir Ērikam ir grāmatas arī. Par šo vakaru. Tas ir Rūmis, tas ir tev grāmatas. Tas bija joks. Tu mums atbūt man ir panerēt. Tu man bija fotogrāfu un panerēt. Labi. Un atradās tam. Jā. Ko tad Anģels varbūt tagad izstāst par to pašu? Domāju, vienkārši piecāties. Vai jau varbūt sēst? Kamēr. Es uzskatu, kamēr skaidrā tik var zulīgi jābūt. Man jau te nekā nopelna. Es nākšanas Ērika lielās, spēcīgās, drošās muguras. Man jau nekā nopelna liela nebija. Nopelna ir šitiem 3 kungiem galvenie. Jo nebūtu bijis
Vāgulis viens, ko Eriks ar Uldi un uzrakstiem, ko jūs izdevat, nebūtu arī šitas turpinājums. Jo tas turpinājums tā, kad gribēja izdot atkārtot izdevumu Vāgulis numur 1. Un tad jūs teicat, lai es papildinu kādu nodaļu. Un es uzrakstīju kāds 5 gabaliņus, un tā viņš saka, vajadzētu jau taisīt vēl vienu, tā atsevišķa grāmatiņa. Un manuprāt jau, kad arī numur 3 varētu būt, jo tu pats vēl teici, kad braucot, ko tev Uldis ir stāstījis. Manuprāt, kad, un te jau nav tikai par Vāgulis arī varētu vēl daudz, un tik te ir par visādiem Liepājas tekstiņiem, kādi ir bijuši, un tos jau var rakstīt un rakstīt. Tā kā es saku, man bija tikai, tīri tehnikas jautājums, tikai uzrakstīt. Pārējo jau šie kungi bija sākuši, un tā tad bija. Un man tas gods, kad es varu turpināt, iesākt to, ko bija sākuši tāds Vāgulis saimnieks un īpašnieks un Briedis, ko bija sācis. Jā. Jā, viņš man uzticēja Vāgulis vēl atslēgas glabātāju un komendantu pēdējāk viņš bija Rīgam, un ko bija sācis tāds lielmeistars kā Hānverks, kas man jaunībā mācīja kā paties lāpīt. Jo es toreiz, kad es sāku redakcijā, tam 21 gads bija, es arī nezināju, kā tas jādara. Un tad viņš man atved, es varu drīkst stāstīt, Erika, es jau Jo kāds reizes stāstīs 3-4 reizes. Nu šeit es neesmu stāstījis, vēl nē. Un kad viņš man aizved uz pastu un toreiz Ļeņina ielas stūri, un tur bija kaut kāda tāda bufeņa. Un tad lika bufeņniecē, lai tejas glāzē graņonkā, lai iepilda 150 gramu šampanieti un 50 gramu konjaku. Un tā kopā sajauc, un tad bija tas motivācija, bija kāpēc tā. Tieši tad bija konjaks apsuvam, šampanietis, lai māgā uzsit burbuli. Jā. Konjaks vēl aiz pieres izsim pirmo sviedriju. Jā, tas vēl. Jā, tā apmēram bija. Nē, pa Vāgulis, es saku, tur jau, ko es dozinu, teikt, tur jums jāvās Tad jau varbūt kaut kāds priekšstats rodās, lasot, kā tur ir bijis. Un tas bija ļoti skaists laiks, un kāds vairs neatgriezīsies. Nu, kā tas bija. Es labprāt gribētu, ja kāds kaut ko pajautāt, ko grib zināt tieši. Jo tur, ko tur stāstīt, es saku, tas jāizjūt. Vāgulis vienkārši jāizjūt, jo to tā skaidrā prātā nevar izjust. Es domāju, var jābūt, ka var, es nezinu, kā samnieks saka, var jābūt, ka var kartēt vaļā. Jā, tā var būt domulīgā. Nu, ko varbūt tādu, lai papildina Uldis? Var jābūt kaut kādi jautājumi. Un tad būs jautājumi. Es labprāt atbildu, ja kāds kaut ko grib zināt. Man? Jā, lūdzu. Jā. Nu, tā jau viņam nav Liepāja. Jā. Bet tu rakstīts, ka viņš cenās gribas to aizdarbu. Viņš man liek tas paldies. Jā, viņš to. Es vēl gāju līdz, kad Vācu laikā viņi spēlēja Viktoriju Žižko, tur un Čehi, un tad viņi ēda. Vāgus ārpusē viņiem bija, kas Vācu laikā. Tas nebija Vācu laikā, Viktorija Žižko, viņi spēlēja 38. gadā. 38. Tas man stajā. Toreiz pēc Malkova aizvotās bija KSS. Tas ir Klaipēds.
trīnījus tā cauri. Viņam Tā jau sākās runas par futbolu, bet par futbolu Jā, bet pa varbūt vārdos, citreiz, jā, pa vārdos tagad. Pa futbolu citreiz. Mierīgi stāv, un paga mierīgi. Jā, tur Paņemt rokām tā. tu vari reiz Tukšām rokām. to lielu Novērt vaļā. mēģināt. To jau tā es uz piedestāliem tā dabūt, tā te viss tā pilnīgi zem duši. lielveikalos man vajag, tad kaut kā Tā, vēl kaut kādi jautājumi. Būs jautājums. Lūdzu, vai parunāt tagad? Nē, es vienkārši bieži par savu jāpīgumu dabu maksāt un visādi pārpratumu rodās. Un tā notiek arī šodien šurbraucot. Es skatos, Ānveks aizmugurē guļ, un mēs ar Jūru visu laiku kaut ko runājam. Un Vāgušu otrā grāmata, es nezinu tagad viņu komentēt, jo tas ir uztaisīts slepeni, bez manas saskaņošanas ar mani kā piedzīvojumu meklētāju, jo es nezinu, kas tur sarakstīts. Bet es nocitēju tādu lietu, grāmatu par Ēriku Hānbeku, kas nu pat arī iznāca. Tur ir tāda epizode par to, ka man kaitināja tas, jo es biju tāds brīvdomātājs un man nebija nekādi ierāmējumi, bet Hānbeks vienmēr staigāja uz valkā. Tas šrips vienmēr kārtīgs un izturēts. Viņš vienmēr piedalījās visās kompānijās, viņš bija asprātīgs un visi ļoti jauki, bet man tas beigās sāk kaitināt. Tad vienā jaukā brīdī es biju mājās un Āniņa uzklāja tad, kā bija toreiz modē, man liekas, bija 3 tur galdiņš tāds. Uz 3 kājām. Viss tur bija uz galda kā pienākās, un es domāju, kaut kā Hānbeks vienkārši jāsakaitina. Es ņēmu to galdiņu apgāzi. Āniņa saka, nekas, domā, tas nejauši, nekas, viss būs kārtībā. Viss tur, cik tur bija, daudz tur lauskas nebija, bet bija kaut kāds lauskas, viss tur satīrīja, un tagad uzklāja vienreiz. Un kas man lika, es domāju, es viņu nevaru sarunāt, es to galdu ņēmu un apgāzu vēl vienreiz. Un Remes to ir aprakstījis daudz tēlaināk un cepu nost viņam par viņu meistarību. Viņš tur sāka pat ar tādām mazām detaļām, ka sākumā kaut kas nejauši nokritis. Un tad tur nākošā pozīcija bija kaut kas tur apgāzās arī tā nejauši. Reizā tur bija tāda daudz pakāpu attīstība tā uz augšu. Es to ļoti izstāstu, un tad viņš pamodās, un es saku, un man bija tāds, tā kā man neizdevās viņu sakaitināt, man uznāca tāda vainas atziņa, es domāju, Vēns ar kādas kādas es izdarīšu, un es tā vienatnē punktierēju savā vagūzī, un domāju, kaut kā vajadzētu kompensēt. Es domāju, jāsakrāja naudu un jānopērk servīzi viņam jāuzgāja. Un ko šis dara? Sēdot aizmugurē, to es nemaz nezināju. Tad ir īstā reize, ka es to servīzi viņam varu dāvināt. Bet ir tāda kutelīga situācija, ka man nav ne servīzi, ne naudas. Lai es tagad izēju no situācijas. Man liekas, ka man būtu jāstaigā cepuru un jāsavāc naudu, viss jāskrien uz traukveikalu. Viņš sēd un klusībā cer, kad es viņam pasniegšu servīzi. Tā beidzās man izrunāšanās, ka faktiski es varēju noklusēt. Es pēc šito faktu nebija zināms. Man būs visu laiku nenieris, tikai kamēr tu man izdāvinās. Jā, tā kā es esmu sprukās. Par jauno izdevumu es saku, es neesmu lasījis, kas tur ir sarakstīts, vai mēs tur noslēgam. Būs jau tiesas darbā. Ja pietiekam tiem, kas jums uz jums vārdu. Vienas stūdzes. Varbūt, ka tur ir daudz kaut kādu mēli sarakstīts. Ērika, kā papildināt? Jā, es par to grāmatu, par lielu vakar vēlreiz. Es jūtos pagodināts, ka Anģelis uzrunāja un apgāda Jumo prezidents Juris Visockis, vai šai grāmatai nevarētu es uzrakstīt ievadu. To es varu uzrakstīt, jūs visi to izlasīsiet, bet es nolasīšu šo beigu daļu, kā es uztveru šo grāmatu un kā uztveru autoru.
kad mēs ar Uldi rakstījām grāmatu, runa ir par Vāgūzes 1. Centāmies apzināt Vāgūža klientūru, taču apzināt visus nebija iespējams. Gadu gaitā Vāgūzi pabijuši simtiem apmeklētāji. Sabiedrība raibu raibā. Dīvainākais, ka Pulcētavā ik pa brīdim iegriezās gan pilsētas, gan rajona augsta ranga vadošie darbinieki. Brīvajā atmosfērā veldzēties, izrauties no paragrāfiskās ikdienas. Andžels Remes apgāda Jumau mudināts, jaunvēstījumā atskatās un turpina, paplašinādams tēmu loku. Atcerēdamies, par ko Vāgūzī uzjautrinājās, jo Pulcētavā allaž sarunas ieritēja par Liepājas visādībā. Un tagad par pašu autoru, kurš ar iedzimtajā kautrībā savu talantu vienmēr tā kā klusina un par to nerunā. Un visu cieņu, ka šis iedzimtais kautrīgums gadu gaitā turpinās un kļūst aizvien aktīvāks. Tā kā Andžels nekad nav bijis plātīgs. Toties, Hānberga pēdējais teikums ievadā. Autoram ir apbrīnojama prasme stāstīt notikumus un cilvēku izpausmes tik tēlaini, ka jāsmaida un jāsmējās. Paldies! Un tagad aplausi. Bet par šo grāmatu Vāgūžs 1 un Vāgūžs 2, kā mēs tagad sakām, ka tie, kas mēs esam vienaudži, ka grāmatas gluži vienkārši atgādina, kā tas bija. Bet tiem, kas ir jaunāks paaudzes cilvēki, šādas grāmatas stāst par to informatīvi, kā bija, nevis atceroties, bet no jauna uzzinot. Un šobrīd literatūra, kas stāsta par tiem laikiem, kļūst aizvien populārāk, tāpēc, ka mēs bijām visus tos 50 gadus atmodas sākumā un neatkarīgās Latvijas sākumā izsvītrojuši it kā nav bijis. Un jo tālāk dzīvojam, jo vienmēr ir īpaši jaunāki cilvēki, veidojot literāros darbus un dokumentējumus ar noliegumu, tad bija melns, tagad ir balts un nav šis objektīvais skatījums. Un ļoti raksturīgs piemērs, kad Imants Ziedonis aizgāja mūžībā, un tad nāca klajā grāmata Mans Imants Ziedonis, kur vairāk autori rakstīja, un Vaira Vīta Frēberga. Un viņa ļoti tēlaini apraksta to brīdi, kad toreiz Amerikā, Kanādā, Latvieši, Austrālijā, ka te aiz šī dzelzs priekškara visi staigā drūmi, nomākti, nekas nenotiek. Un Vaira Vīta Frēberga pirmo reizi ierodās Latvijā, jo viņa bija lasījusi jau Imants Ziedoņa dzējoļus, un atbrauc Latvijā, viņa sagaida smaidoši cilvēki, viss ir jautri, ir viesības, viss nemitīgi šalts kaut kāds smaidu un smieklu un dziesmu gars, un viņa apstulbst. Kā tas var būt, dzīvojot tik ilgi sociālismā, nomāktībā, kad kur nekas nevar notikt un pēkšņi smaidoši cilvēki un tāds kā Imants Ziedonis. Kā tas var būt? Un es domāju, ka šīs divas grāmatas, un paldies Andželam par to, ka stāstīdams par šo izpausmi, ko mēs saucam par bohēmu, kad sprēgā asprātības un ka izlas šīs grāmatas un ka nezinātājs un jaunā paudze var likties, ka te dzīvoja tikai vienos priekos un vienā iedzeršanā un korķēja tik vaļā. Un joprojām vēl dzīvi. Tālūk. Un par šo grāmatu, kad tā tappa, un es esmu priecīgs, kad līdzdalīgs es esmu bijis ne tikai ar šo ievadu, bet kad Andžels un Uldis, un tā jau gluži nav ar Uldi, jau cik es saprotu, šad tad Andžels kā autors aprunājās, bet Uldis jau mums ir tā kā Vāgūža īpašnieks, viņš visu, kas no turienes un ap Vāgūzi
privāti īpašnieki tas žoks ir riņķī, un ka citi tur un vēl kaut ko saka, un vēl, tad viņš paliek ļoti tramīgs, un tas ir viņa, un te uzdrošinās vēl kādu un kaut ko un plašāk un tā. Bet tā kā paldies, Uldi, tev, ka tu neesi pārāk skaudīgs un pārāk noliedzošs, tu tik vienkārši tā kā, kaut ko bubina un neatmierinās ar to un to, bet, tev pāriet un paldies, ka mums tevi mierinot iznāk lētāk, jo tu vairs tik daudz nebaudi kā tanīs laikos. Un viss tā ieiet tādā normālā gultnē. Man ir maz replika. Nē. Man jau ir neliela tāda vainas apziņa, es iedomājos situāciju apgriezt tādā veidā, ja tagad šī grāmatas iznākšanas brīdī būtu visi tie personāži iekāpt tādā laikā no dzīves biedru puses, no sievām. Man liekas, ka te neviens loks nebūtu vesels. Te būtu tādi pikeri, tādi protestēšana. Ja es esmu atvilinājis viņu kungus no kārtīgas došanās uz mājām, no kārtīgas dzīvesveidu, un es saku, ka te būtu tā kā šodien piketē pa visu, ko, un ja ko tad te noteikti būtu, iela būtu pilna, un te viss tā bet varbūt tās sievas arī būtu gājušas. Nelaid iekšā sievas. Kur bija? Tā bija attīstīta demokrātija pilnā mērā, bet kaut kā dabiski iznāca, ka viņas nebūtu. Tā jau nav, te dāmas ir redzams. Un te visādi šur braucot, mēs parunājamies par šo grāmatas vārdu. Un Uldis jau atpazīja ikvienu. Un tā varbūt, šeit ir droši vien daudz zina. Bet es domāju, ka tomēr vajag vēlreiz nosaukt, kas tur ir uz tā vāka virsū. Droši vien visi leģendāri cilvēki. Nē, tev varētu izslēgt konkursu. Cik pazīst. Var arī tā jau samība būt. Tā kā kopsavēlkot to, ko es te tā plašāk sāku, ka daudz kam ir vajadzīgs komentārs. Tikpat kā, ja lasa Jaunsudrabiņa agrīnos darbus, Pastariņa dienasgrāmatus, daudz ko citu, bez komentāriem daudz ko nesaprotam. Un tāpat par Vāgūzu ar droši vien daudz ko var nesaprast, kā tā varēja būt un kas tas ir. Es raksturošu ar šo seno piemēru, kad bija Rīgā Mākslas muzejā bija lielā fotoizstāde, kur bija arī Uldim Briedim, vāgūšniekam, daži darbi, un tur, kur piedalījās partijas centrāla komitejas kultūras nodaļas vadītājs un aparāta darbinieki, kur izstādē tādā parketa klusumā iesoļo no Liepājas ieradies Uldis Briedis ar koka tupelēm, klap ar tās, kas Meldemurgā pie Martena krāsti. Un skandāls draudz briesmīgs par to, kad izputina visu to. Un pēkšņi to, ko nozīmē īstais komentārs īstajā brīdī, ka nokomentē, lūk, ir ieradies Liepājas metalurgu fotogrāfs, liepājnieks, kas ieradies ar tērauda kausētāju apaviem, kā visiem mutes ciet. Uzreiz ko visam aplausi, jā. Darbam slavu. Jā, ar to man liekas ar pietiek, un man ievadīja kaut ko jautāt. Vēl par Uldi Briedi, jā, ka viņš visu gadiem ir nerojis, āzējis, visu, tā skaitā arī Hambergu. Un vienmēr dēvēdams, tā kā viņš sacīja savā ievadrunā, ka pareizais cilvēks, un tas man vienmēr tā kā, kad visu laiku mani tā. Un tad, kad Uldis bija Rīgā, kad kļuva par vienu no centrālā izdevuma fotogrāfiem, kad viņš aprecējas Intu, ka viņš pārvērtās, ka vairs nestaigāja tādā bruņu kreklā, kur bija tikai adīteņs, ir tamborējums, kur nebija apakšā ne krekla, nekas, tikai apspalvojums un tas bruņu krekls virsū. Un pēkšņi uzvalkā un ar šlipsēm un kundze blakus un Dailes teātrī pa lielo foajē publika staigā un viņš nāk ar Intu un es
pāri zālē teica, esi sveicināt pareizais cilvēku Uldi Briedi. Un pirmo reizi mūžā es redzēju, ka Uldis Briedis nosauks. Paldies par šo gandarīgu brīdi, kas manī toreiz. Lai tev tiek. Paldies, ka tu visu tik tēlaini apraksti, un paldies, ka tu visu izdomā. Paldies, ka jūs esat. Tas var nosaukt. Vieni tā. Es tur ir iet, Gultmans, Gultman, jā. pirmais, un tad man liekas, ka to vārdu arī toreiz Gultmans ar augšā, ne? Vīrs. Nē, tas ir Slaidiņš. Slaidiņš. Jā. Blakus ir muzeja direktori. Es zinu. Zeļenko, jā. Tad ir Zeļenko, mākslinieks Ernu Ošau. Tad ir Kuri mākslinieks. domā tošu? Šitā, kas tur ir. Tas ar brillēm Tad nav ir mākslinieks sēlietas. Skaidrīt. Jā. Nu, šitas ir Bleids Briedis. Un tas ir Olafs. Šis ir brīlis. Tur ir sēlietas. Tas ir Man arī Sēlietis. ir Sēlietis. Mākslinieks te Austa Pumpur, Aldis Kļaviņš. Tas ir Brūns. Egils Brūns. Tas ir Golds Miķels. Un šitas ir, kas tas bija? Tas jāsaka, mūsu ar lielās. To es tā nevaru Jā, šis sēlietas. Pagaidām es to vienu nevaru tā īsti atšķirt. Tas jāpaprasa. Tad vēl ir jāturpina, studijas jāturpina. Jāprasa, jāviņam Aldī. Nu, tev ir lielākoties mākslinieki. Austa Pumpura. Nu, jā. Nu, sev aizrādīja, un kā vienmēr jau katrā grāmata ir, nav grāmatas, kurā nav kāda kļūda. Un šobrīd ir kļūda tā, ka nav uzrakstīts gleznas nosaukums. Jā, to ir piemirstuši. Jā, gleznas nosaukums dzimta ar latviešu. Nav, nu, mani redaktori to nav izdarījuši. Gleznas ir, gleznas autors ir, bet skaidrīt nav nosaukums. Viņi visi tādā lielā. Ja, Viņi glezna tādu. un Sarmīte zini divas situācijas vienmēr. Ja prasa, kam ir jautājumi nav, bet ja saka, ka būs balva, uzreiz jautājumi parādās. Jā. Sarmīte. Un taisam to variantu numur 2, Jā, ka būs balva. būs balva. Par Jautājumu, par labāko jautājumu būs balva. Un interesantāku tad parasti zina, jautājumu. ka tajā publikā atrodas ieskas 5 jautājumus priekšā. Jā. Kurā mēs autors varam iedzīt strupceļā. Jā, un tad būs Ka viņi pārsteiguma nevar balva. atbildēt. Būs pārsteiguma balva, no Jā. apakšā Ja kāds stāv. būs tāds jautājums. Nu, sameklēsim kādu grāmatu. Jā. Tas būs no Bet šīm te Liepājā pat grāmatām, tas- kas tur ir kungiem aiz muguras, vien varēsiet Jā. pēc izvēles paņemt. Kamēr domā, es gribētu piebilst, ļoti no svāriem publikas atbalsts un grāmatas izdošanas veicināšana. Un es gribu paldies teikt klātesošaniem Robiņas novada priekšsēdētāju Aivaram Priedolim, kurš vienmēr ir grāmatniecību veicinājis dažādos veidos, un arī šodien ar savu klātbūtni ieradāmies šajā brīdī, kad Anģelis Remis vēl vaļās. Jā, paldies par to godu, bet tad man atkal jāprasa laikam, Anžila, tas Briedis nedēļ tev vairāk to nosaukumu valkāt, to Vāgūzes. Es braucu un sapratu, ka būs Vāgūzes 2, bet ne, te pēkšņi reiz Liepājā. Kā to izskaidrot? Tā bija domāts, ka būs tā Nu? Vāgūzes 2, bet laikam no sprieda tad... Bet Briedis jau nezināja, tāpēc jau ielišreiz Liepājā. Varbūt tā licence, tā Vāguža licence bija tik kāra, ka es domāju, Par Jā. grāmatniecības atbalstīšanu. Lai es varētu Aivaram atbildēt ar ļoti ģeniālajiem drukājumu uz 4. vāka, ko ir teikuši Rīgas Latviešu biedrības homolīgu klubiņu vadoņi Jānis Ģuzuvs un Ēriks Hānbergs. Jo zinot to, ka vienmēr jebkurš pircējs viņš ierauga vāku, bet viņš skatās, kas ir uz 4. vāku. Un uz 4. vāku ir Cena parasti.
2004. gadā klajā nāca Vāgūzis, grāmatā Uldis Briedis vēstīja par savu mitekli, kurā pulcējās 70. un 80. gadu Liepājas bohēmisti un Andžels Remes, kādreiz ļoti populārās sajietos kronists, krājumā reiz Liepājā gan atskatās, gan turpina atmiņa epizodēs atstāstīdams par smieklīgumiem ne tikai Vāgūzī, bet arī par kuriozitātēm pilsētā, kuras atbalsojās Vāgūzī. Tā kā uz vāka nav, bet uz 4. kur viss skatās ceru, spiest ir izlasīt šo mūsu ģeniālo komentāru un viss ir skaidrs. Erika, bet es te uzdevu jautājumu par to umulību klubu Vāgūzi. Tur ir kāda korelācija vai nav? Jā, jo tas bija pirms, tas Vāgūzi bija pirms tomēr, umulību. Jā, jo šo gaisotni mēs saglabājam, un tāpēc, kad dibinājam Rīgā šo Rīgas Latviešu Kautrības umulību klubiņu. Pašā sākumā bija Vāgūža vēršana klubiņā. Pirmā grāmata vēra vaļā umulības Ķuzuļa un Kanberga grāmata, un tad bija Vāgūžas. Tā kā tur ir tas pamats ieliks. Un par to, ka smiekli ir ļoti un smaidi vajadzīgi, to mēs piedzīvojam, un paldies sakam Aivaram Priedolam, ka tad, kad Andžels Remes uzrakstīja Dzīve kā ziņģi par Raimondu Paulu, un kad bija tikšanās kopā, kad vēl bija Žoržs Siksnets Grobiņā. Un vēl nesen Raimonds Pauls atcerējās, ka tā kā ir smējušies Grobiņā, viņš nekur Latvijā nav dzirdējis, ka tā var smieties. Un toreiz arī pats Raimonds Pauls, kad mēs ar Andželu Remesu lasījām fragmentus no tās grāmatas un stāstījām, bija tādi smiekli, un Bārtas sievas iedziedāja to visu sarīkojumu. Un tad, ko nozīmē ar Raimondu Paula popularitāti, un ka viņš pasaka kaut ko, tad nācija vibrē. Un visi smējās, un vien brīdi Raimonds Pauls: pa ko jūs te smeji? Remesa Hamberga pa mani stāst visādas muļķības, un jūs smeji. Jūs man izsmeji, jūs saprot? Zālē klusu. Un tad ik sāk aplaudēt. Tā kā paldies, Aivar, par to atmosfēru, par to, ko jūs darat grāmatu veicināšanā, un arī smaidu un smieklu veicināšanā. Paldies! Jā, un tas umulības arī visu laiku ir prātā, un šur braucot, Uldis Briedis man saka tā, viņš saka, sākām ar Ēriku runāt, vai ne, un cik žēl, ka Ēriks vairs nelieto, un tā pārgāja uz Raimondu Paulu, kurš vairs nelieto. Un tad Uldis minēja tādu frāzi, viņš saka, Raimonds Pauls jau nekad nevienam nav aizrādījis, kurš dzer. Saka, nav taisnība. Tā kā mēs bijām pie tevis Grobiņās, mēs pēc tam pasēdējām Liepājā, un bija Žoržs, un mēs tur visi sēžam, un Raimonds Pauls sēž, un pēkšņi reiz, Žoržs, tā kā dzer? Un Žoržs uzreiz sabīs tās, un mēs nedzer. Tā kā Uldis, nav taisnība. Bet ko vajag grūzt, es domāju, arī Ērikam tomēr grūzt iekšā. Nē, tāpēc jau Raimondam patīk uzturēties tādās kompānijās. Es saprotu, ka viss tiek virzīts uz galdu. Tieši tā. Jā, es domāju, tā dieva drona. Konkursā. To jau daram gaitā. Konkurs laikam netik nenotiks, jo visi ir tādi ļoti, nezinu. Nav atraisīts. Jā, vai ne? Tā, es gribu pateikt paldies Jūras, kas atved šos te jaukos kungus pie mums. Tā. Paldies. Paldies. Vai mums visus 4 varētu ar puķiem nobildīt? Jā. Nē, es jau te savu klases biedru. Es tikai teiktu, cik viņš klasē ir klus, viņu nedzirdēja, neredzēja. Bet joprojām viņš ir kaut Viņš tāds ir. Jā. Kā viņam Nevar viss tas izspiest nāk vārdu. ārā, tie raksti, tos var lasīt un nekad neapnīk viņas, viņi tik patiesi, tik tādi zinoši. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Lai tu raksti vēl. Paldies. Lūdzu. Nu tad mums Nobildēs mums. Jā, nobildēs, ka Anželam visu laiku bučojas. bet viņš šodien ir pelnījis.
Tā es gribu arī ar šitiem. Man nekad vairāk tāda izdevība nebūs. Būs. Paga. Viss? Nē. Es solīju, ka būs. Mēs pie tās grobiņās jānāsim. Bet es jau te nebūšu. Būsiet. Grobiņā nevarētu arī ar grāmatu Rīgā veicināt. mums ir daudz skaitīgi. Jā, grāmatu veicinātāji. Paldies. Un es saprotu, ka viena kundze teica, ka viņi bijusi Vagūzī. Es biju domāju, Uldim par klusu iedot, bet es domāju, ka tas ir no to laika. Jā, lai un tā kulnāt līdzi. Ar kādu skaudību es skatos uz to. Jo viņš jau diezgan labs. Jā, barā, jā, jā, puķis ir, jā. Valērija, pa lielu naudu šito mēs atpirksim. Tāds meistars kā Ulds un man kauns Portugālē. Un nospied divreiz, tā jau viens iznāk. Un pierakst apakšā Ulbries bildu. Viss kārtībā. Braucam mājās. Rozīt, lai dzīvo. Jo, rekāds lājiem atbrauc uz Rīgspilsētu. Jā, lasīt šādu Redz, ko nozīmē intuīcija. Nākot iekšā, es cienījamai dāmai paspiedu roku. Un ir to vērts. Bet cienījamā dāma toreiz atteicās pie tevis uziet augšā to dzīvokli apskatīt, ka man ved uz Rīgu. Tur tas bija. Bet es domāju, ka publika grib pastāstīt ar kaut ko par... Nu, varbūt publika. Ne, publika ir kāda atmiņas par Vagūzi. Kaut ko atmaskojot. Tu taču teici, Marija, tu biji Vagūzī. Nu, vienkārši atmiņas uzplaisnīgi. Rekurs, te tūlīt pastāstīt. Salīdzinoši ar Uldi, es toreiz biju tik šķīsta un tīra un naiva. Bet Ulds arī bija šķīsts. Kā es zinu, ka Ulds bija nešķīsts. Nē, un tāpēc, mums mēs bijām toreiz, man pat liekas, ka mēs vēl tad skaitījāmies teātra studijas. Un es pat nesaprotu, kā mums tas gods bija, bet mēs tur bijām. Mēs tur bijām un nevienreiz vien. bet mēs bijām vēl pavisam jauni. Un toreiz man likās, tāpēc es vēl tagad sēžu un skatos uz Uldu un es nevaru noskatīties. Jo man likās, ka tāds, kāds viņš bija toreiz, ka šis, ir tas cilvēks, kas tāds, paliek, viņš nevar un nespēja mainīties. Un tad viņš aizgāja uz Rīgu, un tad bija tādi diezgan ilgi gadi, kad, vienkārši baigā neredzēju. Bet tad mēs kaut kad ar atšķaukām vai kā satikāmies, un es nekāda nevarēju saprast, kā šis puisīts ir tik zolīts, iesirmiem, matiem, kungs, ja? Vai kaut kas, un tomēr, tad es sapratu, un tomēr pasaule visa mainās. Arī kaut kas absolūts, jā, Uldīt, un tomēr. Paldies. Uldi, man jāsaprast, vai tas ir kompliments vai tā ir kritika? Nē, kritika noteikti nē. Kas tas ir par žanru? Nē, viņš man gan drīz tagad liekas tāds tā kā tuvāks, jo tad viņš bija tik kaut kas īpaši nepieejas, jo tāds tīradnis, kāds viņš tad bija, teiksim, bohēmijas tīradnis, ja? Es vēl toreiz netiku līdz, un es saprotu, ka es biju nevērtīga, viņu kompānijā, bet tagad mēs esam līdzīgi. Marija, tu jau tā kā varētu jau... Es jau varētu pievienoties, jā. Bet man jautājums Liepājniekiem, vai te Vagūzis nekad nav izmantots kādā krūga nosaukumā? Tas man tik slavena laba vieta, kur... Ulds jau šausmīgs procents, prāt. Jā, jo zināšu, kad jūs tik daudz varās cietu, varās vaļā, kā teiks Liepājniekiem, ko? Sarmīt, nav nekas tā. Ja paša autora atvērt, man liekas, tad jā. Jā, es jau saku,
Uldi, jautājumu. Uldi, mēs esam gatavi sarmīt tev apakšnomā, te paņemt, lai tu to vāgos te veidot. Mēs ļoti maz prasīsim par šitām telpām. Mēs pat neko neprasīsim. Meitenēm. Ulds meitenēm. Jā.